Valmierietis Jānis Šķēps gandrīz 70 gadus ir strādājis SIA Valpro. Pirms neilga laika viņš aizvadīja savu pēdējo darba dienu un nu ir devies pelnītā pensijā. Nākamajā sižetā mēs iepazīsim Jāni un noskaidrosim, kā viņam ir izdevies saglabāt tik aktīvu un enerģisku dzīvesveidu, kā arī būt lojālam darba vietai un pilsētai. Par uzticību Valmierai un uzņēmumam SIA Valpro nesen apbalvots ilgadējs valmierietis Jānis Šķēps, kurš visu savu darba dzīvi ir pavadījis šajā uzņēmumā. Dzīvojot un strādājot cauri šiem ilgajiem gadiem, tu esi izdarījis ļoti lielu vērtību kopā uzņēmumā. Pie tam nevar būt ne tikai arī tai praktiskajā dzīvē, gan sportā, gan sadzīvē. Par to Valpro vārdā es gribu teikt lielu paldies. Pašvaldības vārdā, ko es gribētu teikt, Valmiera vienmēr ir turējusies uz stabilām vērtībām, un Valmiera ir no tām pilsētām, kurām mēs cienam, mīlam biznesu, uzņēmējdarbību un visus cilvēkus, kas tajā darbojas. Gribētu tiešām teikt lielu paldies par to, ka esat bijis uzticīgs uzņēmumam, esat no pirmsākumiem palīdzējis visu šo veidot, lai šis uzņēmums šeit būtu. Jānis Šķēps ir izcils piemērs, ar kuru vajadzētu lepoties un par kuru būtu vērts stāstīt citiem, jo viņš ir bijis daļa no uzņēmuma pirmsākumiem. Pat no tiem, kad vēl rūpnīca kā tāda nebija. Pašos pirmsākumos Valmieras apriņķa rūpkombināts ir tā vieta, kur viņš sāka jaunībā, pusauģu gados strādāt, un tā ir turpinājis šeit strādāt līdz pat šodienai. Tātad nepilni 70 gadi darbs vienā darba vietā. Viņš vairāku gadu garumā strādāja kā frēzētājs. Šeit pagāja viņa darba ikdiena, un Jānis, protams, kā jau šī profesijā ir jābūt, tad ir ļoti tāds nosvērts, precīzs un akurāts. Ja, un tas darbs vienmēr tiek izdarīts perfekti, labākajā kvalitātē. Mēs lepojamies ar Jāni, ar Jāņa darbu, un esam viņam ļoti pateicīgi. Jānim, protams, ka mēs novēlam veselību, vēlreiz veselību, lai tad viņš velta laiku sev, saviem hobijiem, atpūšas un bauda pavasari. Jānis savu karjeru uzsāka sākotnēji strādājot citā profesijā. Sāku par atsvēznieku, nebija jau nekāds frēzētājs, nekas, vienkārši jauns puisīts, no ārotskolas atnācis. Viss bija jāapgūst, tās gudrības, ko jau ārotskolā samācīja, tās jau viss bija jāliek lietā. Cik katrs labi iemācījies, tik katrs arī bija gudrs, cik katrs varēja uzreiz pildīt jau zināms darbus un nekur lielo meistaru pavadībā ātri iejutāmies un visu varēja darīt. Bet Valpro jau, tas jau ir pēdējie, cik tie gadi tur ir, ka Valpro izveidojās. Juku laikos, 90. gadi. Tad, tur jau var vēl nosākt. Valpro bija SIA un Valpro jau tad ap 90 gadiem, laikam, precīzi nevar pateikt. Valpro agrāk bija metāla uzņēmums, vēlāk kļūstot par ugunsdzēsības iekārtu rūpnīcu, un tā tas bijis daudz gadu garumā. Tā es tur visu mūžu pavadīju. Tā frēzēšana iepatikās, pēc tam no armijas, kad pārnācām, tad, varētu teikt, sāk frēzēt. Gadījās arī brāķi, tā jau nebija, kad viss gludi gāja, kaut kur pāršāva, pārdomāja, vajadzēja būt tā, bet vajadzēja būt šitā sākt. Beigās tādi varianti arī bija, tā jau nebija, ka viss, kad arī tie gudrie visi gudri. Lēmums par aiziešanu pensijā nebija viegls. Ja tu esi visu, kā sacīt, bērnu kājas, visu laiku vienā vietā bijis, tas jau ir tā kaut kā savādāk. Tas nav tā vienkārši, es atnācu, es aizēju, kas man tas. Tur tomēr tās saknes ir dziļākas, tāds iekšā jau ieaugs. Varētu teikt, gandrīz ir vairāk nodzīvots tur nekā mājā. Māja tā kā tikai pārgulēšanai aiziet.
tas ir tā diezgan sāpīgi. Jānis vienmēr bijis liels sporta entuziasts, braucis velomaratonos, kā arī slēpojis daudzās sacensībās. To es arī ieteiktu visiem tā daudz maz, cik var kustēties, nepalikt mierā. Jo pieredze ir no paziņām, tāpat daudziem varētu teikt paziņām, kas sev sāk gulēt, vairāk nekas neinteresē, tikai sēdēt pie televizora mājā, paliek sērīgi. Sportam viņa dzīvē joprojām ir nozīmīga loma, kaut arī mazāk nekā agrāk. Tas arī veido raksturu. Ja reizēs apņēmies par ko kļūt, tad tajā arī notur savu pozīciju. Darba vietas vēl tu vari mainīt, bet nekad no savas profesijas neatstājies. Ej uz priekšu, veidojies, mācies un būs. Un varēs visu beigās, visu ko varēs. Viss tāds brīnums varēs.